kontrolieris, pilnīgi pareizi, valsts kontrolieris ir viens tāds piemērs, tiesības sargs, ģenerāla prokurors un tās subpriekšnieks un tā tālāk. Tur ir vesela virkne ar amatpersonām, kas ir pa vidu it kā starp ierēģiem un politiķiem. Ja? Taču demokrātijas specifika ir tā, un tas ir tāpēc, kāpēc onkulis runā, ja? Un stāst jums to. Demokrātijas specifika ir tā, ka augstākās amatpersonas, kuras pieņem visnozīmīgākos lēmumus valstī, demokrātiskā iekārtā ir vēlētas. Ja? Tāpēc tās amatpersonu vēlēšanas ir nozīmīgas. Otra institūcija, kas apmierina attiecīgi vienādu balstu sadalījumu un šo kontroli pār darba kārtību, ir brīvas, godīgas, regulāras, respektīvi biežas vēlēšanas. Brīvas, godīgas. Ko tas nozīmē? Brīvas pirmkārt nozīmē to, ka šīs vēlēšanas ir aizklātas. Tiem, kas bija no jums uz nesenajām Saeimas vēlēšanām, droši vien ievēroja, ka tur ir tādas kabīnītes. Ja? Tas jūsos neizraisīja nekādus jautājumus. Ko? Kāpēc viņas tur ir? Tāds intimiņaks, ko neradās jautājumu. Lielai daļai jau sen jau vairs nekāda jautājuma ne par ko nerodās. Tad, lūk, viens no iemesliem, kāpēc tās kabīnītes tur ir tieši šis brīvuma moments. Proti, jūsu tiesības demokrātijas apstākļos ir izdarīt izvēli neatkarīgi no viena cita. Ja? Tā ir šajā ziņā, tas ir jūsu autonoms lēmums. Ja? Proti, jūs nobalsojat par kaut ko, un par ko jūs nobalsojat, par to neviens nedrīkst zināt. Ja? Tā ir tikai jūsu darīšana. Jūs, protams, varat pateikt, ja jūs gribat, ja? Bet neviens nedrīkst bez jūsu atļaujas kontrolēt, ka tādu un tādu. Šitas džeks, man liekas, nobalsoja par Latvijas-Krievu savienību. Davai, ka mēs viņu tūlītās iesēdināsim kaut kur, vai ne? Nē, es nesaku, ka jūs par to balsojāt, bet es vienkārši jokoju, vai ne? Davai, ka mēs viņu paņemsim un lai viņš tā teikt pasēž, jo man liekas, ka viņš ir nelojāls, vai ne? Vai arī kaut kā apgriežot tos noteikumus otrādi, ja? Citādi sakot, tas ir tas stāsts par brīvām vēlēšanām. Godīgas tajā ziņā, ka balsu ietekme uz vēlēšanu rezultātu ir salīdzinoši līdzvērtīga, lai gan arī tas godīguma moments šajā ziņā netiek nekad izpildīts pilnībā. Regulārs tajā ziņā, ka vēlēšanas nerīko demokrātijās tā, ka man vienkārši ienāk prātā un tāpēc davai sarīkojam vēlēšanas, jo man ir baigi labie reitingi. Ja? Regulāras vēlēšanas viņām ir jāatkārtojās pēc noteikta laika neatkarīgi no tā, ko konkrētajā brīdī grib vai negrib politiskā elite. Protams, arī Latvijā, bet citās valstīs jau īpaši ir iespējams inicijēt ārkārtas vēlēšanas. Ja? Latvijā mēs zinām, ka ir iespējams inicijēt ārkārtas vēlēšanas pēc prezidenta iniciatīvas, ja viņš ir atlaidis Saimu. Un, protams, kā arī kopš 2009. Gada tāda iespēja ir arī Latvijas pilsoņiem inicijēt ārkārtas vēlēšanas. Bet neviens no minētajiem spēlētājiem nevar šobrīd pastāvošās sastversmes ietvaros pieņemt lēmumu, ka mēs nerīkosim tagad 2018. gadā nākamās Saeimas vēlēšanas, tāpēc, ka mums liekas, ka pašreizējā Saeima ir baigi foršā un viņu nevajadzētu nomainīt. Davai, ka pārceļam pa 10 gadiem un rīkojam nākamās Saeimas vēlēšanas tikai 2028. Ja? Tā nav iespējams, tāpēc, ka šis, tas regularitātes princips paredz neretāk kā, vai ne? Protams, ar to ir iespējams dažādi politiski manipulēt, un tas arī nepārtraukt notiek pasaulē, kur, kā saka, šīs vēlēšanas tiek rīkotas ātrāk, tiek rīkotas vēlāk, izejot no tā, kas var inicijēt ārkārtas vēlēšanas, bet šī regularitāte ir nozīmīga. Tradicionāli tas vidējais laika posms, kurš demokrātijās tiek lietots, ir sākot no 3 līdz pat 7 gadiem. Ne? Starp citu, pirmās neatkarības laika arī Latvijā. Saeimas vēlēšanas tika rīkotas reizi 3, nevis reizi 4 gados. Turpretī, kur tiek varbūt kungs ar bārdu, kas kaut ko zīmēja sava kolēģa kladē, grib mums pastāstīt, kur notiek vēlēšanas reizes 7 gados. Un kur notiek reizes 6?
Reiz 5. Ko? Neko. Reiz 4. Ar kuru vispār vēl bez Latvijas notiek vēlēšana, zināt? Ja, tas nav arī nekas tāds dzirdēts. 7, man liekas, reizes 7 gados rīko Francijas prezidenta vēlēšanas. Viņiem ir tas superspēcīgais Krievijā, tagad ir nomainīts uz 6 gadiem un tā tālāk. Bet jebkurā gadījumā regulāri, vai ne? Regulāri. Neretāk kā. Vai ne? Tad izteikšanās brīvība, par ko mēs jau runājām, viens no demokrātijas tādiem nozīmīgiem institucionāliem priekšnoteikumiem. Proti tas, ka konkrētajā valstī pastāv dažādi informācijas avoti. Tas ir ļoti būtiski. Mēs zinām, ka tieši šis mediju plurālisms ir viens no ļoti būtiskiem kritērijiem, pēc kuriem mēs vērtējam demokrātijas. Vai jūs varat visos masu informācijas līdzekļos izlasīt vienu un to pašu, proti, cik pašreizējā valdība ir forša un cik labi viņi strādā. Ja? Vai arī jūs varat diezgan brīvi iegūt dažādu informāciju par to vai citu valdības lēmumu, par to vai citu amatpersonu. Ja? Latvijā jūs varat iedomāties tur, kā saka, veselu virkni ar dažādiem informācijas avotiem par politiku. Ja jūs paskatāties, nopērciet kādu rītu, tur, piemēram, Latvijas avīzi un Vestis Jevoņņu, tad jūs ievērosiet, ka šīs avīzes raksta par vienu un to pašu fenomenu 2 pilnīgi atšķirīgas pozīcijas. Ja? Kas ir demokrātijas pazīme vēlreiz, kas ir veicina šo apgaismoto izpratni, tas, ka jūs varat par vienu un to pašu tēmu iegūt dažādus viedokļus. Ja jums ir tikai viens viedoklis, kas visu laiku stāsta kaut ko no visiem gludekļiem pilnīgi vienu un to pašu, ja? Tad ir skaidrs, ka šādas valsts tradicionāli mēs neuzskatām par demokrātiskām un veselai virknei valstu. Mēs zinām, ka ir problēmas tieši ar mēdīju brīvību. Ja? Asociācija autonomija. Droši. Kā es domāju par to, ka principā ir tie divas nedaudz puses. Jā. Tas pats ar to Vestis Jevoņņu, ka ir laba puse un ir slikta. Principā tas pats ASV ir tās, it kā tā ir demokrātija, tur republikāni un demokrāti. Jā, Principā tas virziens vienmēr ir diezgan vektors un stabils. Tur visi pāriet uz ārvietu, kas tur ir, viņiem ir principā. Es saprotu, ko jūs domājat. Nē, Latvijas tā specifika, protams, ir tas etniskais nošķīrums tajā ziņā, ka mums ir tomēr galvenā politiskā šķirkne starp latviešiem un krieviem, un tas īpaši izpaužās, protams, arī mediju telpā, tur, kur ir, kā saka, no vienas puses latviski rakstošā un krieviski rakstošā presa, kas abas divas pastāv viena otrai līdzās, un vienlaikus tām ir raksturīgi arī ļoti atšķirīgi vērtējumi par politiku. Bet tas, ko jūs sakat par Ameriku, es atļaušos uzskatīt, ka neatbilst patiesībai, jo Amerikā arī pastāv ārkārtīgi strikta un brīžiem nemazāk agresīva politiskā konfrontācija. Jo, ja jūs paskatāties, piemēram, MSNBC, ko stāsta par politiku televīzijā un ko stāsta Fox News, tad jūs redzēsiet, ka tas, kas vienam ir īstenībā augstākais civilizācijas sasniegums un pats superīgākais, kas vispār var būt pasaulē, otram ir īstenībā, kā saka, ceļš uz Amerikas sagrāvu un vispār pilnīgi katastrofa, vai ne? Tā kā tādā ziņā tur Latvijai ir sava specifika, bet attiecībā uz ļoti radikāli atšķirīgiem priekšstatiem par valsts vēlamo attīstību. Ļoti daudzās demokrātiskās valstīs tā konfrontācija ir pietiekoši asa un agresīva un tā tālāk. Jā. Vēl kaut kas. Asociācija autonomija. Kas ir asociācija autonomija? Asociācija autonomija ir tas, ka viens no demokrātijas pamat priekšnoteikumiem ir tas, lai cilvēkiem, kuriem ir kaut kāda politiska priekšstata, politiskas vēlmes un intereses, būtu iespējas savā starpā apvienoties,
tiesiski aizsargātā formā, ja, lai šīs intereses veicinātu. Jo mēs zinām, ka demokrātijā atsevišķais cilvēks ir vājš, atsevišķais cilvēks viens pats neko nespēja, demokrātijā viss izšķir skaitlis, proti, cik cilvēki to atbalsta. Ja. Un tas ir pavisam pašsaprotami, ka viens no obligātiem priekšnoteikumiem demokrātijas veiksmīgai funkcionēšanai ir šī asociācija autonomija tā, lai katrs, kurš konkrētajā valstī kaut kādu iemeslu dēļ grib nodibināt kādu nevalstisku organizāciju vai vēl labāk kādu politisku partiju, ja, lai viņam būtu skaidri un vispār pieņemt spēles noteikumi, lai viņš to varētu izdarīt. Ja. Tā ir arī ļoti būtiska demokrātijas institūcija, par kuru jūs droši vien arī varējāt lasīt Satversmes 8. nodaļā, ja, kur ir šī biedrošanās brīvība, ja, kā viena no fundamentālām cilvēku un pilsoņu brīvībām. Un visbeidzot pēdējais demokrātijas institucionālais elements šīs vispārējās balsstiesības. Ja? Proti tas, ka lielākā daļa cilvēku konkrētajā valstī ir iesaistīti šajā pilsoņu kopumā. Ja? Pilsoņu kopumā, kuru tad mūsu satversmi atšifrē ar šo jēdzienu Latvijas tauta. Ja? Latvijas tauta tie ir pilsoņi. Ja? Un demokrātija paredz to, ka pie šīs Latvijas tautas pieder vai jebkuras citas demokrātiski organizētas tautas pieder ievērojama daļa, ievērojams vairākums konkrētās valsts pilsoņu, lai gan, protams, neiet runa par to, ka visi, nevis konkrētās valsts pilsoņi vai konkrētās valsts iedzīvotāji, lai gan, protams, ir skaidrs, ka jebkura valsts, īpaši Eiropā, attīstītajā Eiropā, saskarās ar pietiekoši daudz dažādu cilvēku dzīvošanu šīs valsts teritorijā. Tie ir ārzemnieki, tie ir ilgtermiņa un īstermiņa imigranti, tie ir bezvalstnieki un citi pieaugušie cilvēki, kas konkrētajā valstī nebauda šīs pilsoņu tiesības, bet tieši tādēļ arī viens no, protams, demokrātiskas valsts pamata kritērijiem ir tas, ka šī valsts paredz un skaidri definē kaut kādus nosacījumus, saskaņā ar kuriem cilvēki, kuriem nav šīs valsts pilsonības, var tādu iegūt. Ja? Dažādās valstīs tas ir gan viegli, gan grūti. Latvijā iegūt Latvijas pilsonību patiesībā ir salīdzinoši viegli, salīdzinot ar daudzām citām valstīm, ja? Bet ir jābūt kaut kādiem skaidri definētiem priekšnosacījumiem, kādā veidā to var izdarīt. Kādēļ? Tāpēc, ka demokrātija pēc definīcijas ir atvērta cilvēkiem, ja, kas uz noteiktu nosacījumu pamata vēlas kļūt par šīs valsts pilsoņiem, izpildot noteiktus tiesiski formulētus un visiem saistošus kritērijus. Kaut kādi jautājumi par šo pēdējo, kas te tika runāts. Labi, ja nav, tad paldies jums, tiekamies nākamnedēļ.